Labrīt! Man šorīt nav kafija, jo es esmu ļoti izgulējusies, ir 10:30. Toties man ir šis. Es esmu atradusi ļoti ērtu veidu, kā skatīties video, kā vienkārši nolikt šo un šo bļodu un iPad uz bļodas. Un zināt, ko es skatīšos? Tas ir, protams, ja es atradīšu. Skatīšos šo. Jūs redzat? Es nezinu. Jā, es gribam nostīties dažus video no savām vlogmām. Neiesaku jums to darīt, bet es gribu. Bet tas, cik ļoti manas vlogmas ir augušas, tā kā jau pastāstu 1. gadu, vienīgā lieta, kas tiešām ir tā saglabājusies, ir intro. Tas ir palicis vienmēr tāds, un es domāju, ka es viņu reāli nekad nemainīšu. Tas būs mans intro vienkārši līdz tai dienai, kad es vairāk nefilmēšu vlogmas. Bet arī tas stiliņš, kā es filmēju, tā kā arī ir pretty much the same, bet cik ļoti var kaut ko baigi izmainīt tajā, ka tu vienkārši staigā apkārt un filmē sevi. Jā, bet vienkārši tā kvalitāte, tā kā nav mūzikas un tā apstrāde ir šausmīgi minimāli, jo es burtiski atceros, ka es darīju tā, ka es sāku filmēt un beidzu filmēt tajā momentā, kad es tiešām tā kā, vairāk, ka es nelikšu to iekšā. Bet tad pa vidu, kad es runāju, sanāk riktīgas pauzes, kad es, piemēram, telefonu kaut kur nolieku vai kaut ko tādu, un tik tā kā neforši, kad ir tā garā pauze, tā kā es vienkārši sēdētu, un tad es tā kā no jums runāju, un tad es turpinu runāt. Tā kā normāli es šo daļu būtu izgriezis laukā, kur es kaut ko tur tā kā sakārtojos, vai, piemēram, man kakls, es noklapojos, jā, un tad es turpinu runāt. Jums nav jāskatās vienkārši uz... Jā, un tad es saprotu, ka tas ir tik boring, bet es to visu tur atstāju iekšā. Un tas, ka mūzika nav eitanost, kā tas vaibu vienkārši iznīcina. Tā kā tas ir baigi bēdīgi, ka nav mūzikas fonā, jo uzreiz tik daudz neziemassvēcīgāk. Tā mūzika, kas skan šobrīd fonā, viņa tik tāda, viņa dod vlogmām riktīgi to sajūtu, ka tiešām ir vlogmas un ir Ziemassvētki. Šī dziesma ir ļoti grūta, bet būs labi. Šeit dziesmē man visu laiku pārbīdīt uz citu vietu, lai es varu visu laiku savu iPadu kustināt, jo oh my gosh, šis būs tik smagi. Es nezinu, kā šo dziesmu izdziedāšu. Ka es atkodu, kas ir pa problēmu. Man tāpēc, ka man kakls ir tāds nekāds, man vienkārši nenāk skaņa laukā. Tā kā, es varētu ierakstīt jums parādīt, man mazliet kauns rādīt to, cik traki ir, bet es jums varu parādīt, kas notiek, kad es tā kā mēģinu izdziedāt augstās notis. It gets bad. Veiksmi jums izturēt to. Es nezinu, ko es darīšu, jo šodien ir atdziedāšana. Labi, pirms es neesmu samocījusi savu balsi ar šo brīnumaino dziesmu. Vajag izdziedāt citu dziesmu, tā ir pēdējā, kurai man vajag iziet cauri. Jā, man kāpēc vienkārši ciet. Jo šo dziesmu nebija nekāda problēma izdziedāt. Izmazgāju matus, tur skan prieka vēstus, šeit ir tēja, un es esmu sakārtojis dažas dāvaniņas. Fun fact, šeit dāvanas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cilvēkiem. Man vajag vēl dāvanas 1, 2, 3, 4, 5.
500 cilvēkiem. Jā, man ļoti patīk dāvināt dāvanas Ziemassvētkos. Es šobrīd tā vienkārši staigājos pa māju, jo es cenšos sev pieredināt pie šīm kurpēm. Jo iespējams, ka viņas būs jāvelk Ziemassvētkos uz koncertu, tā kā uz skatuves. Un man ļoti viņās sāp kājas, tā kā es varu viņās paiet, bet man sāp kājas. Un es cenšos sev pieredināt. Un vēl es zinu, ka prieka vēsts fonā, un es dzeru tēju. Un šīs, iespējams, arī būs... čau, Greis! Šīs, iespējams, arī būs kraks, kas man būs mugurā. Vēl tā mūzika. Apstrādāju video, pastījos Greis Anatomy ar Luīzi, pakliedzu, paraudāju, pasmējos, padusmojos, jo tāds ir šis seriāls. Un tagad es esmu ceļā uz kori, mums būs atdziedāšana, un tad mums būs pirmais ģenerāla mēģinājums. I am stressed. Vajag kādu sekundu klausīt. Life update man nenosita. Es nekad nedomāju, ka man nostīs, bet nē, es nevarēju vienalga izdziedāt tās riktīgi augstās notas. Man vienalga balss tā kā lūza. Bet bija ok. Bija labi. Bija kaut kādās vietās misēkļi, bet nu... What did I expect, you know? Tagad tieši pārģērbties tā kā baigā modele. Un tad mums būs ģenerāla mēģinājums. Īsumā man ir mans dzimšanas dienas tērps. Es jūtos tā kā princese. Es jūtos ļoti out of my character, bet nu būs labi. Galvenais man nenomāk pie šim kurpēm. Peace out, bro! Čau visiem! Tad es gribēju pateikt, tie, kuri grib... Es nesaku, ka šo ielikšu, es tur dziedu fonā, bet nu labi. Varbūt. Tad es gribēju pateikt, ja jūs gribat, lai es sāku savu YouTube kanālu, tad spiežat Sandī. Pas Eli tev nosūta. Čau, Elita! Pasties, mums saskans vārki gandrīz. Evo, kur tu viņus pirki vispār? man arī saskan. Kur tu viņus dabūji? Jā, es viņai arī prasīju, lai viņa man iedod. Un viņa tā, es jau aizdevu Elitai. Mēs ejam uz Lolo picu. Tas bija tas, ko es tā gribēju teikt, tikai neliec, kur ir vlogusā. Bet tu jau nofilmēji. Par vēl. It is the best plats in the world. Ko tu tur dari? Suks plats, kā iet? Nu ko, laiks doties gulēt. Katrīna paliek manīm pa nakti. Mums rīt jāatceļas diezgan agri izrādās, jo viņiem jābūt draudzē. Jau pirms 10, un man pierreiz vajag uz Dominu tikt, nopirkt atlikušās dāvanas. Pirms es dodos gulēt, es jums nolasīšu šodienas apsolījumu. Es pirms burtiski 5 minūtēm apsēdos blakām Katrīnai un saku, nu, kas ir tavs apsolījums, kas ir pats pirmais, kas tev nāk prātā? Un viņi padalījās, man ir raksturvieta, un es padalīšos ar jums. Viņa konkrēti pateica Salmāna pamācības 3. nodaļu 8. pantu, bet bear with me, es jums nolasīšu 1. līdz 8. jo tur slēpjas viss tā doma. Mans dēls, neaizbirst man pamācību, un lai tavs sirds patur sevī manus baušus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Tie ir jau 3 apsolījumi. Žēlstība un uzticība no tevis neatstāsies. Nesā mans baušus savu valdziņā pakārts ap kaklu, uzrakstu tos uz savas sirds plāksnes, un tu iemantos labvēlību un laipnību Dievu un cilvēku priekšā. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavus tekas. Neliecies savu pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies to ļaunu. Tās būs zelsta vai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus. 8 apsolījumi kopā. 8.
tik cik patika apsolījumi. Bet, jā, viss šīs raksturvietas, patiesībā visa Salamana pamācības 3. nodaļa ir ļoti, ļoti spēcīgas, cik ļoti Dievs uzsver to, ka tas, ka mēs mīlam viņa vārdu, ka tas mums ir pirmajā vietā, ka viņš mums ir pirmajā vietā, tas atrisina visu. Nu, patiesībā tas dara līdzenis mūsu tekas, kas nozīmē, ko tas patiesībā nozīmē, ka mēs savā dzīvē varēsim sasniegt tās lietas, ko mēs gribam sasniegt. Iemantos labvēlību un mardību Dievu un cilvēku acīs. Tas ir tieši tas, ko tas nozīmē. Cilvēki reāli būs labvēlīgi pret mums. Tas būs zāles tavai miesai, kas dziedināts pēc tavus kālus. Nu, šeit iekšā ir patiesībā tās dzīves galvenās lietas, tas, ka mēs apzināmies, ka mums ir droša nākotne, ka cilvēki pret mums ir labi un labvēlīgi un ka mēs esam veseli. Nu, tās ir tās galvenās lietas, kas mums kā cilvēkiem ir vajadzīgas, un Dievs to visu nodrošina. Burtiski vienkārši tāpēc, ka mēs paļāmies uz viņu vārdu, ka viņa vārds mums ir pats galvenais un ka mēs uz dzīvi neskatāmies vienkārši ar kaut kādiem mūsu uzskatiem, principiem vai kaut kādām pagātnes pieredzēm vai mūsu kaut kādām miesīgām vēlmēm, bet ka mēs vērtējam savu dzīvi un skatāmies to caur Dievu vārdu, caur to, kā Dievs gribētu, ko viņš uzskata par pareizu un nepareizu un ko viņš priekš mūsu dzīves grib un ir solījis. Un caur to visu mums pieder tik ļoti daudz apsolījumu. Un, jā, tāpēc man ļoti patīk, ka Katrīna padalījās ar šo rakstu vietu un ka es varēju arī jums viņu pastāstīt. Nu ko, tas arī viss šodienas video. Šodien bija ļoti forša diena. Es pamodos, nejūtos īpaši labi un es domāju, ka es tā dienu pavadīšu tā ļoti un vakarā būs šausmīgi grūti tajā mēģinājumā. Bet beigās gāja tik labi un vispār nejūtos slikta vai slima. Un tas ir ļoti forši, lai gan, tā, skatoties miesīgi jau ir, deguns ir tāds, kāds ir un kakls arī. Bet tāda sajūta, tāda gandarījuma sajūta, ka ir izdarīts tik, cik varēju un ieliktas sirds tajā visā un tā kā bija forša diena. Es ceru, ka jums patika šodienas video un tad jau mēs tiksimies rīt. Čau!